Striker is on the move. He cuts inside. He dribbles past one defender. He's heading towards the box. He shoots. Goal! I'm in heaven when we're out together. What's your dancing name? cheek to Max, cheek. Derek. Sveiciens futbola līdzjutējiem. Visas 104 ar GO3. Es nezinu, kur kopskaitā mēs šobrīd jau esam nonākuši, cik spēles ir nospēlēts, bet katrā ziņā īstā ballīte tikai tuvojās izslēgšanas spēles. Ir klāt un jānoskaidro, kas tam vēl beigās izslēgšanas spēlēs būs pie visnotaļ īpatnējās un saspringtās 3. vietu tabulas. Līdz tā mēs arī vēl tiksim, bet šajā reizē ar jums kopā būs Toms Prāmnieks un man galda otrā pusē sēž iespējams veiksmīgākais šī pasaules kausa komentētājs Jānis Pakalns, jo, ja nemaldos, tos vienīgais, kurš dabūja to pārcelto spēli, vai tur bija kaut kādas tās garās pauzes pareizi, ja? Jā, nu tā ir komentētāja karma, tā kā es naktīs šajā pasaules kausā nekomentēju. Dabūju to spēli, kur Francija tikās pret Irāku un 2,5 stundas uztaisīja tādu lielu pauzi šīs potenciālais zibets, kas arī principā bija, bet tur ap stadionu īstenībā nebija redzams, bet šie mākoņi savilkās 2,5 stundas. Tā kā, ja kāds grib dzirdēt, kā Jānis Pakalns dzied, Ko? starp citu nav nekur aizgājis, tāpēc, ka, manuprāt, tu dziedāji? Es dziedāju vienā brīdī, jā. Nav nekur aizgājis, tāpēc varētu teikt, ka pagaidām, laikam, visi skatītāji arī aizmiga. Es mēģināju tā pamodināt. Jā. Es atvēru tiešraidi ar dziedāšanu. Tā kā dzīves čeklisti, ja tu dziedāji ēterā, izdarīts. Ja? Jā, Tā kā tieši tā. es starp citu uz Nacionālā teātra skatos arī esmu dziedājis. Nu, ļoti labi. Daudz baltu dieniņu. Bet starp citu, jā, pirms mēs ķeramies klāt aktuāliem spēlēm, tam visam šajā pasaules kausa fināla turnīrā man katru dienu nāk tie notification telefonā, kas tur ar laikapstākļiem notiek, būs, nebūs, kaut kas varētu sarežģīties, kaut kas nē. Un katru dienu lielākoties ir tā, ka liekas, ka viss ir ok, tad kaut kur kaut kas varētu būt. Bet tā kā bija pagājušo gadu uz klubu pasaules kausu, ne tuvu nav tā. Es nezinu, laikapstākļus ir salabojuši vai kas ir noticis, jo prasības taču nav mainījušās. Nu, varbūt īstenībā arī nedaudz ir. Gan jau, ka laikapstākļi tiešām ir labāki, bet gan jau arī prasības ir nedaudz, teiksim, varbūt atvieglots, jo noteikti FIFA arī paskatījās uz to klubu pasaules kausu un saprata, ka, hei, mums te ir milz problēma. Galīgi sūdīgi bija. Jā. Tā kā no visiem viedokļiem, gan no apmeklētāju, fanu, lai gan īstenībā es teiktu, ka faniem tev tas experience ir lielāks. Tev stunda ir nevis 2 stundas ir tā spēle, bet izbaudi 4 stundas starplaikā. Jo tur īstenībā tajā Francijas-Irākas spēlē tur tāda ballīte griezās. Tas bija iemesls, kāpēc es tur sāku dziedāt. Nopietni, tur viss ballīte, viss notikās. Mūzika skanēja, viņi tur visi lēkāja, un tāpēc es arī sāku dziedāt tajā brīdī. Bet, manuprāt, jā, tur varētu būt arī tas faktors, ka, paskatījās Infantino un pateica, hei, čaļi, mums vajadzētu bišķiņ varbūt maigāks tās vadlīnijas. Bet tajā pašā laikā es negribu teikt hopi, jo man ir tāda aizdoma, ka mēs to galveno vēl neesam sagaidījuši, ka uz playoffiem kaut kas varētu savilkties. Lielais fināls 6-stundīgs pasākums. Jo tā ir lielākā problēma. Tas, ka spēlē Francija-Irāku, kur jau, varētu teikt, viss ir izšķirts, tā nav problēma, ka spēlētāji atnāk pēc 2 stundām un uzspēlē to atlikušo daļu un noskaidro tos punktus, kas jau pirms tam tika sadalīti. Bet iedomājies, tagad ir pusfināls vai ceturdaļfināls, tur ir spēle 0-0, ļoti līdzīgi, viss tur iet. Un pēkšņi liela pauze, un kurai komandai ir labāks fizioterapeits, ārsti, kuri labāk sagatavojas, kuri tur ir gatavāki. Tas ļoti daudz ko mainīs, jo varēja redzēt, ka Irāka iznāca to otro pusi galīgi negatīvi. Francūži tur diezgan profesionāli, bet Irāka galīgi negatīvi. Es vienkārši domāju, ka labi, tagad mums būs pēdējā spēļu kārta apakšgrupu turnīrā. Bet ir teorētiski, tev ir paralēlās spēles, un kāpēc paralēlās spēles, ja tu nezini, kas notiek otrā spēlē, vai arī, ja tu zini, lai nav tā, ka tu jau nākotnes spēle zini, kas notiek. Kas zinu, uz ko tēmē. Jā, ja vieniem... Viena sāk lietus dejot, piesauc lietu. Tur jau tā lieta, beigās saka, ko tajā brīdī darīt, otrs arī apturam, vai zini kā. Tas ir tāds viltīgs, jā. Viena sāk lietus dejot, sagaida sev lietu uz zibeni, pastās, kā nospēlē tie, mums vajag neizšķirt. Sāk rēķināt. Es vienkārši domāju, kas tajā brīdī notiek, bet labi, tagad ir pēdējā kārta. Iespējams, es nezinu, skatījos, ka šodien laikam nekādas lielās bažas pagaidām nav vēl izteikts no organizatoru puses, bet labi, laikam kaut kādā mērā ir tas, ka organizatori vispār nomainīt to spēļu kalendāru. Labi, mēs šajā okeāna pusē droši vien, bet mēs esam neapmierināti, ka tās spēles ir tik vēl, jo sākotnējais scenārijs jau bija daudz patīkamāks. Bet droši vien, ka tas arī ir tas iemesls, ka pārcelt tos laikus.
zem jumta, sāk tikai vēlās spēles, ja ir tad jābūt zem jumta, tā tālāk. Tā kā droši vien tas jau arī ietekmē kaut ko. Nu, tur Māri Grigali jāpiesaist, kurā brīdī ir lielāka varbūtība, ka būs zibens vai lietas, piemēram, vai tas ir vakars, vai tā ir diena, vai tas ir rīts. Tā kā mēs katrā gadījumā varam te tikai spekulēt, bet cerēt, salikt rokas īkšķos. Nu, latviešu tautu vispār rēķinātāji, man liekas, mēs, ja būtu pasaules kausā Latvija, tad mēs būtu izcili izreikinājuši, kas mums ir vajadzīgs, kurās laikos spēlēt, lai spēlē nedaudz aptur. Kas trešai vietai vajadzīgs un tāpat zaudēt. Līgo dienā mēs vairs nevaram spēlēt, mēs zinām, ka Nīderlandes tur negāja labi, pārējais bija baigi forši un tam līdzīgi. Labi, ķeramies klāt pie tām aktualitātēm un pie tām svarīgākajām spēlēm. Uzreiz, nu labi, mēs jau noteikti tam pieskarsimies vairāk kārt cauri. Es iepriekšējā reizē ar kādiem birukam prasīju. Es gribētu no tevis dzirdēt, ka mēs tā ļoti politkorekti izrunājām to Anglijas un Ganas spēles situāciju, kur vārdu nefiksējas noteikumu pārkāpumu. Nu, es tev iedošu tagad tādu mazu platformu, ātri pateikt, ko par to domā. Tāpēc, ka es ticu, ka tu vari pateikt to varbūt ar lambvārdiem var tā drusciņu uzmanīgāk, bet principā, jo man tajā brīdī arī es saku, man dienu iepriekš es mēģināju tā kā draugam izskaidrot, ka pēc vāra sistēma ir un tā, un viņš atkal ir šausmīgi pret vāra sistēmu. Un tad burtiski 24 stundas vēlāk ir tā situācija. Un tad 3 minūtes vēlāk tu man uzaicināji uz podcastu, lai es izsakos, lai to argumentu apspēlētu. Jā. Nu, ja tu tēmē uz to, ka es pateikšu, ka var ir vēzis, tad es tik tiešām tā arī pateikšu. Var, priekš manis var ir futbola vēzis, bet ne tikai šādu iemeslu dēļ, bet arī no tā, ka tiek nozagtas dzīvās emocijas, arī ar nepareiziem lēmumiem. Tiešām ir bez vara. Ir bijuši ļoti daudz nepareizu lēmumu, un es to nekad neesmu slēpis. Ka, nu, kaut vai tas pats Franka Lamparda vārdu gums pasaules kausā pret Vāciju, kur bumba ir pār līnijai, un vēl daudz dažādi gadījumi. Tur Maradona zelta roku, mēs varam likt lērnus šos gadījumus, bet tās ir emocijas. Jo tajā brīdī, kad bumba savulaik pārgāja pār līnijai, visi spēlētāji skrēja priecāties, un viņiem bija pilnībā vienalga. Ja asistents nebija pacēlis karodziņu, viņiem ir viss skaidrs, vārti ir ieskaitīti. Šobrīd tu stāvi, gaidi. Tā kā skatīties. Jā. Okay, skaidrs, tā kā eksāmenā vai šajā liecību pasniegšanā. Nu, būs tā liecība. Es dabūju to 4 tajā fizikā, nedabūju to 4 dzīvās fizikā. Emocijas. Jā, dzīvās emocijas. Bet par šo spēli, manuprāt, arī mēs jau esam runājuši arī ar kolēģiem. Ļoti svarīgi ir tas, ka šajā pasaules kausā, līdzīgi kā tas bija, es domāju, daudziem latviešiem zināms arī par FIBA pasaules kausu basketbolā, kas sabrauc no visas pasaules tiesneša, sabrauc eiropieši, sabrauc dienvidamerikāņi. Tā tur ir jautri. Un katrs interpretē savā konfederācijā, arī viņiem ir savas vadlīnijas, katrs interpretē tā, kā viņi grib. Un tagad, ja mēs paskatīsimies konkrēti Ganas un Anglijas spēli, man nav nekādas sapratnes, kā vārdsargs, kurš iziet ārā no vārtiem. Es pat nerunāju varbūt tik ļoti par pendeli, jo pendeli tur ir absolūti. Bet mēs esam redzējuši arī bez vāra, kā neiedot 3 pendeles Mārim Verpakovskim Eiropā. Tā kā arī, protams, lielos jau vienmēr nedaudz mēģina aizsargāt. Es esmu arī atnācis ar Ganas krēklu, lai reprezentētu šo mazo nāciju apspiešanu. Bet, jā, man vairāk tad jautājums. Sēž cilvēki 3, viņiem ir galvenais tiesnesis, ir vara asistents un ir vara asistents 2, kuram pat nav iedots krēsls, viņš stāv kājās. Viņš supervaizero visu to procesu. Kā var 3 cilvēki skatīties ekrānā, kā Jordans Pickfords izskrien ārā no vārtiem, vienkārši nones ganieti nost, un viņam neiedod sodu, bet vēl labāk, iedod sodu uz otru pusi. Ko tu ganieti tur dari? Ko tu uzbrucēji tur skrien ar to bumbu? Pendels situācijā. Lēc spēlētājs izklupienā, ieldo kājās. Nu, es nezinu, kā tev vajag. Labi, mēs varam runāt par to, kas ir acīm redzama kļūda un kas nav, bet mēs esam pieraduši futbolā, jo vismaz to līniju kaut kur novilkt, novilkt to kaut kādu līniju, tāpēc es uzskatu, ka šajā gadījumā nezinu, vai tas bija tas, ka tā lielās nācijas stāsts bail iedot tādus skaļus lēmumus, jo mēs varam runāt arī par potenciāli sarkano kartīti Lionelam Messi, kur varbūt tās nebija tik augsta intensitāte, bet bija tomēr. Eiropā mēs ļoti bieži tādas sarkanās kartītes redzētu. Tāpat arī principā vārdu gums, ko nevajadzēja ieskaitīt, jo UEFA sacensībās mēs ļoti daudz redzam, ka, ja uzbrukuma veidošanas daļā ir noteikuma pārkāpums, tik tiešām atceļ. Un arī šajā pasaules kausā mēs to esam redzējuši, kaut vai tajā pašā Portugāles spēlē tas notika. Tāpēc es nezinu, vai tas ir favorītisms par šīm te lielajām izlasēm, kaut kāds pārlieku liels respekts. Nezinu, bet katrā gadījumā mani ceļu šajos lielajos turnīros tas vārds absolūti pierāda, ka tas ir
Man jau liekas, tieši mēs tādā vārdu tēmā aizgājām. Mēs varētu visu podkāstu par to izrunāt, bet labi, mēs drusku cītiņi tam noteikti vēl pieskaramies. Bet vienkārši man liekas tā, ka tieši tam bija tas jāneutralizē. Kad tu apskaties video un tur acīm redzamas lietas notiek, un ka tam būtu jānulē. Es agrāk teikšu godīgi, es tā kā nebiju pretvaru, neteikšu, ka bija baigi pārvaru, bet likās, kaut kādu godīgu principu tas var iedot iekšā un tā kā precizitāti. Bet, ja ir šādas kļūdas, man liekas, sorry, tad tā varbūtība baigi joprojām ir tā plājas milzīga, tad ļaujiet tiesnesim strādāt. Tu redz, tu nāc no hokeja vidus, tu homētē daudz hokeja, un es iedomājos vienā dienā salīdzinājumu par hokeju. Hokejā lielākoties, kur ir tādi lielie strīdi, ir par vārtsargu laukumu. Vārtsargu laukumu viņš ir maziņš, bet tur tie strīdi arī ir ļoti daudz. Maza ripa, mazas nūjas un visi baksās un kaut kas jāsaprot. Un tur tā situācijas, viņas ir bieži spēles laikā, bet, kad iesiet gols, tur nav tik bieži. Soda laukums ir milzīgs. Ir daudz spēlētāju, ir daudz tās nianses. Līdz ar to, manuprāt, futbols kā tāds ir tik daudz viltīgs savos kontaktos, ka viņi ir ļoti grūti pateikt viennozīmīgi. Tāpēc arī mēs dabūjam šādas epizodes, kur katrs interpretē kā grib. Un ja visā pasaulē redz, tad tiesnesis pie ekrāniem var atkārtojumiem neredz. Es arī nesaprotu. Jā. Kaut kur futbols laikam to savu vienkāršību tajā visā drusim pazaudē. Bet labi, skatīsimies, kā tas attīstīsies tālāk, lai jau tiesnešiem izdodās vēl garš turnīrs priekšā. Un situācijas jau ir bijušas daudz, jau sākot ar pirmo spēli. Bet labi, ķeramies klāt pie tām spēlēm, kas bija aizvadītajā naktī. Mums bija 6 spēles, 3 grupas. Un pirmā spēle, kurai, protams, pievērsta tik milzīgu uzmanību un daudz gaidīja tādu lielu, skaistu dueli un tādu kārtīgu sprinta dueli starp diviem ļoti nopietniem vīriem. Holands pret Mbappé, Norvēģija pret Franciju. Un sākam ar to, ka viena no superzvaigznēm nav laukumā 11. pieteikts. Kāpēc? Jo es pirmais, ko es ieraudzīju, bija X atvera vaļā, un pat ģenerālis ir šokā. Ja, kas notiek tagad? Un beigās viss beidzās tā, kā tas beidzās. 4-1 Francijas uzvara. Kāpēc viņš nespēlēja? Jā, tu pieminēji ģenerālis, Mbappé ir diktators, tā kā daudz tas totalitārisms tajā sportā, bet tik tiešām tāds, es neteiktu, ka rotācija ir pārsteigums, bet tāda rotācija ir tiešām pārsteigums, un viņš nav fiziski vājš spēlētājs, viņš varētu rulēt no dienas uz dienu, man liekas. Tieši tā, un vēl ir tāds potenciāls faktors, iedod viņu uz rezerves soliņu, bet tu esi pašķidrinājis sastāvu ar pāris spēlētājiem. Viņi nomainīja pilnīgi visus spēlētājus, pilnīgi visus startu 11, un tā arī neuzlaida laukumā savus līderus. Teiksim tā, atdeva spēli saviem dublieriem, pavisam rezervistiem, skatieties, ko jūs tur mākat, beigās aizdīja, gana cienīga spēle, 4-1, varēja arī pie 3-1 rezultātu panākt 3-2, nerealizēja pendeli, bet es vakar arī daudz, pats arī komentēju kopā ar Arkādiju šo spēli, es daudz spriedu, kā tas ir labi atpūtināt vai slikti šajā brīdī no Norvēģijas. Manuprāt, ja to darītu Francija, to varētu saprast vēl vairāk. Jo viņiem ir 3 izlases pa lielām, ja skatāmies, jā. Un viņiem arī ir potenciāli varbūt lielāk aizcīnīties līdz tam finālam, un tas fiziskais nogurums kaut kur būs jārotē, kaut kur būs jāatpūtina, bet Norvēģiem šobrīd ir noķerts momentums. Tagad viņi zaudē, kas var ietekmēt tur kaut kādu nelielu mikroklimatu. Ja Norvēģi var teikt, izslēgt no smadzenes šo spēli, fine. Bet ja viņiem tagad ir nākamā izslēgšanas spēle, un atkal ir jāsaņemās, jo Norvēģi neko nav garantējuši. Viņi spēlē pasaules kausā, visi debitē. Tāpēc, manuprāt, tas tāds no Solbakena ir ļoti riskants solis. Bet, ja viņi uzvarēs pirmo kārtu, visi pilnībā aizmirsīs, pilnīgi nevienam nebūs interese. Bet es arī, un tad ir koks no otras puses. Es īsti, laikam, tik lielai rotācijai nepiekrītu, kā no malas. Bet tajā pašā laikā bieži vien izlasēs ir tie toksiskie kartupeļi, tie sapūšie kartupeļi, kuri netiek spēlēt, lai gan pasaules kausā reti tādi ir, bet ir. Netiek spēlēt. Ja viņš nepaēdīs to futbolu, viņš ir tur smirdēs. Viņš sāk kaut ko smirdēt tajā ģērbtuvē, redzējāt, nepiekrist trenerim, pasties, kas notika, jo Urugvai jau brauc mājās, kas notika Urugvajas ģērbtuvē, tur gan citi iemesli, bet sākās kaut kāds iekšējās peripētīs ģērbtuvē, kāds sāk kaut ko smirdēt, un viens cilvēks, kas sāk čīkstēt un ir neapmierināts, parasti ģērbtuvu apvija ap šīm te runām. Un varbūt tā šādā veidā Solbakens iedod visiem pāriem arī debitēt tajā pasaules kausā spēlē, vēl pie tam tādā, un viņi ir izpildījuši savu, kā saka, checkboxu, izpildījuši savu ķeksīti, visi viņi ir debitējuši, un tagad viņi var būt tā kā vienota liela nācija un kopā airēt uz to 16. finālu. Skatīsimies, viņiem jāspēlē, protams, Norvēģijai ar Kodivāru būs pirmajā kārtā, tas ir 30. Jūnijas
8 vakarā. Un tad, ja to spēli viņi uzvar, tad viņiem nāk pretī Brazīlijas un Japānas dueļa uzvarētājs. Ņemam papildus sekciju klāt. Es zinu, ka Anatolijas Krēpāns arī pirms turnīra minēja, ka Kodivāra viņa prāt ir viena no tiem, kas varētu arī patīkam pārsteigt šajā turnīrā. Tādā ziņā, ka viņiem ir ļoti labs sastāvs. Un kā viņi paši Kodivārā sāk labākais kopš Drogba laikiem. Kodivāra Norvēģija iedod ātro sajūtu. Ja mēs saliekam top sastāvu, skaidrs, ka Norvēģija būs, un arī Kodivārai pretī. Tas ir tas duels, kas viņiem solās. Jā, nu redzēji arī tu pareizi pateici jau par, ko Anatolijas ir teicis. Tu izēji cauri sastāvam, tur ir Jānis Diomandē, par kuru daudz ir runāts arī pirms pasaules kausa. Tur tāds ļoti zīmīgs raksts par viņu un par viņa māsu, kas tika noslapkavota Nikolas Pepe, kuru mēs ļoti labi pazīstam tagad Spānijā spēlēs, pirms tam Londonas Arsenal. Tāpat arī Diallo, kas ir spēlējuši gan Manchester United, tur Barcelonā, Itālijā ilgu laiku spēlējuši. Tā kā šie spēlētāji Āfrikas izlase varētu likt, es teikšu, šobrīd varbūt 2. vietā aiz Marokas, ja mēs no Āfrikas runājam par to potenciālu. Mans varbūt tas šī brīža jautājums būtu par Norvēģiju. Vai tiešām tā rotācija bija tik, vēlreiz atgriežoties, vai tā rotācija bija tik... Atpūtināšana bija tik liels iegūms, kā varbūt zaudējums, kā psiholoģiskais trieciens. Nu, jo, kāds saka, Erlings Haalands ir izcilā fiziskajā formā. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka pārējie Norvēģi, tur 4 dienas, tur tā nav starpība. Tu bija šokā, ka viņš nav sastāvā. Kas notiek? Tu esi atbraucis pasaules kausu spēlēt. Tāpēc, tu teikti, es atkal izsis tā kā no rītma, bet dienas beigās tiesā tikai zaudētājs. Uzvarētājs ies tālāk un aizmirsīs par to. Es teikšu, ka Norvēģi nav favorīti. Es teikšu, 51-49. Vienīgais faktors Norvēģiem, varbūt, lai paņemtu to 1% sevis, ir Haalands. Un Haalands ir šajā pasaules kausā parādījis, ka viņa faktors sāka ļoti labi. Viņa faktors spēlē, tāpēc es gan liktu, varbūt, tas 1% varbūt tomēr aizies uz Norvēģu pusi vai uz kodivāriešu pusi, bet Haalands ir Haalands. Francijai pretī būs Zviedrija. 16 daļu finālā. Esmu grūti pierast, ka tas tā jāsaka. Francija, Zviedrija, un to spēli viņi uzvar, un man tā kā šaubu nav, ka Francijai vajadzētu uzvarēt Zviedriju, tad pretī nāk visticamāk Vācija. Tāds izskatās, jo Vācija ar Paragvaju pirmajā kārtā būs duels, un tad jau 8. fināls, un tad jau Francijai ceļš. Francija ir viena no top 3 favorītiem. Mēs liekam iekšā top 3. Pavisam noteikti. Es domāju, ka šobrīd arī Francija, objektīvi skatoties, ļoti daudz viņus lika kā pirmā favorīta. Tas bija tāda garlaicīga atbilde, kur ir favorīta uz uzvaru Francija. Un, manuprāt, viņa pēc grupu turnīra ir visvairāk noturējuši savus favorītu status un palikuši kā favorīti. Arī pēc grupu turnīra mēs varam teikt, ka viņi tik tiešām ir galvenie favorīti uz uzvaru. Es vēl pateiktu, viņi ir galvenie favorīti uz uzvaru, un Norvēģija ir izlase, kas varbūt tās spēka rangā ir augstāk pakāpusies, jo Norvēģija bija tāds jautājums, viņa kvalifikācijā aiz sevis atstāja. Apliecinās un neapliecinās. Principā viņa apliecinās. Viņa atstāja Itāliju, bet tā ir kvalifikācija. Atbrauc pasaules kausa, tev kā aizsāk trīcēt, pasties turki regulāri. Turki kosmos. Mēs par viņiem regulāri runājam. Jā, melnais zirdziņš un beigās krīt ārā. Norvēģi tiek ārā, apliecina, ka viņi spēlē labi, uzvar sarežģīts izlases, tāpat tā skaitā Senegāla. Nezinām, kā būtu pret Franciju, tāpēc, tajā spēka rangā, noteikti Francija savus pozīcijas, kas saka, labas pamats ieliek. Labi, ķeramies klāt pie nākamās spēles, kas bija paralēli, un tur bija Senegāls un Irākas duels 5-0 šajā mačā, arī iespaidīgs sniegums. Pirmais pusēs gan bija 1-0, sarkanā kartīte ar Irākai bija sulākam, līdz tam jau bija 1-0 rezultāts, bet 13 minūtē sarkanā, tad, laikam, es domāju, nevienam šaubu vairs nebija, kas notiks spēles turpinājumā. Bija jāpagaida, laikam, līdz otram puslaikam, tur Sārs iesit, un Egejam arī 2 vārtu, un tad jau tālāk viss notika līdz galam. 5-0, nebija šaubas, ka Senegāla vinnēs to spēli, vai bija? Nebija. Tur arī lielākais zaudējums bija Huseins, kurš izkrita iepriekšējā mačā, uzbrucējs, kurš arī guva vienīgos vārdus pret Norvēģiem. Viņš guva arī finālā uz iekļūšanu pasaules kausā vārdus, kas ieveda vispār Irāku pasaules kausā. Tā kā viņa zaudējums bija lielākais, un arī, teiksim tā, Irāka no sevis neparādīja tādu izlasi, kas varētu ieķerties, un tomēr, labi, Senegāla Norvēģiem zaudēja, bet atceramies pirmo puslaiku Senegālē pret Franciju. Viņiem ir, un arī skatoties Senegāls tur sastāvu, mēs tomēr redzam izcils spēlētājs, kas spēlē augsta līmeņa Eiropas klubos.
Tā kā Senegāla var sev pierādīt, tagad jautājums ir, viņai atrodas šajā vietā, kas ir. Pagaidām dod izkļūšanu ārā no grupas, bet vēl garantējuši, cik saprotu, nav. Tur 3 punkti viņiem līdz ar to. It kā pēc tām aprēķiniem, ko Atlētika piedāvā, tad viņi it kā skatās, ka viņi ir izkļuvuši ārā. Jau ir izkļuvuši. Viņi iedevuši 100%, jo viņiem pozitīva bilance ir gūtajos zaudētajos vārdos +2, 8 gūti, 6 ielaist. Viņi aizgāja garām. Tas sanāk, ka paliek vēl Horvātija, Alžīrija un kas tur vēl Kongo, kas šobrīd vēl ir tās, kas spēles aizdīs. Jā, tātad viņi ir teorētiski viņi tā kā sanāk, laikam, ka ir iekšā, ja ne visi 199%, tad īsumā tā jābūt. Jā, un tad tas ir pateicoties otrajam puslaikam, gūtajiem vārtiem, ka viņi sasīja tik daudz, kas arī Piečuks bija vajadzīgs. Kas arī ir jāuzteic, ka viņi sasīja tik daudz, un, piemēram, Skots aizveda mājās. Skotiem it kā 1% palīdz, bet 1%. es nevaru iztēloties, kā to 1% kāds ir aprēķinājis. Varbūt es pieklājības atstāju. Tur kaut kas ir, ar kaut kam ir jāzaudē pēdējās šajās spēlēs, ir jāzaudē ar milzīgiem rezultātiem. Skotiem jau tas arī sanāca, tas, ko mēs runājam turnīra sākumā, ka būs komanda, kas nospēlēs savu turnīru, tad sēdēs un gaidīs. Kas notiks līdz pēdējai dienai? Es saprotu, ka ļoti iespējams nekas tāpatās nebūs, bet tev tur jāpaliek. Man patīk, kā Kārlis, man liekas, pateica. Skotija ar vienu stilu atbrauc uz pasaules kausu un izmainīja stilu un sāk spēlēt ārā no vārtiem. Tā bija kosmos. Man liekas, šitā vēlme visiem spēlēt izspēlēt atstienā no vārtiem ar izspēli, nevis ar tālo piespēli sevišķi Skoti. Labi, jums ir tur pāris talantīgi futbolisti, kurus māk spēlēt ar bumbu, bet ne visi izlas. Un viņi paši sev noliek tādas bumbas, kā saka, vārdsargam. Panikas lēmumu. Jā, tieši tā. Neko no tā neiegūt. Tātad I grupā Francija, Norvēģija, Senegāla, trīnieks. Senegāla ar saviem 3 punktiem iesauļos arī nākamajā kārtā. Tātad +2 viņiem arī gūto zaudēto vārtu attiecību. Tā ir I grupā. Mums tālāk seko ļoti interesanta situācija nākamajā grupā. Un tā kaut kas tāds, ko patiesībā miksējot un mētājot uz visām pusēm tās prognozes liekot. Cabo Verde, kas pārsteidz sākumā ar vienu sausu neizšķirtu, tad nākamajā spēlē ar rezultatīvu neizšķirtu, tad pirmajā bija Spānija 0-0, tad bija pret Urugvaju 2-2, un tagad ar Saudarābiju arī 0-0, un tā ir otrā vieta grupā. Cabo Verde mazākā nācija, kas spēlēs izslēgšanas turnīrā. Jau kad? Tieši tā viņi arī tajā brīdī, kad viņi kvalificējās, viņi bija mazāk, pēc tam Kirasao viņus pārspēja. Es komentēju Cabo Verdes maču pret Spāniju. Manuprāt, aizvadīja izcilu spēlē. Mēs arī saprotam, ka šie Cabo Verdes futbols lielākā daļa ir dzimuši ārpus Cabo Verdes. Kā Kirasao līdzīgi. Jā, tieši tā. Un ir auguši ārpus Cabo Verdes, kas tur Francijā, kas Portugālē, kas tur Nīderlandē. Tā kā skaidrs, ka viņiem ir saknes un tā tālāk. Viņi spēlē arī labos klubos. Tur arī īstenībā ir tas iemesls. Viņi tik tiešām spēlē labos klubos, bet šis arī tāds veiksmes stāsts, ka viss saliekās, ja viņiem ir 3 neizšķirti, viņiem nav uzvars, bet pašā laikā viņiem nav zaudējums. Viņiem reāli nav zaudējums šajā pasaules kausā, un viņi, piemēram, ved mājās tādu, es teiktu, lielu nāciju, kā Urugvaja ar tik daudz lieliem uzvārdiem pasaules futbolā un ar tādu treneru. Jo Urugvaja noteikti būdam Dienvidamerikas komanda cerēja, ka šis ir tas turnīrs, kuriem varēs tālāk aizies. Tas ir viss, līdz tai arī jau viņiem tur diezgan bija sabraukuši. Tieši tā, un arī, tomēr, un Urugvajas izlases jau pieminēja, tur ģērbtuvē milz problēmas. Marcelo Bielsa pēc spēles tur ārdās uz žurnālistiem, lamā žurnālists. Valverde tiek nomainīts, ģērbtuvēs viss problēma, bet tas nav Cabo Verdes problēmas, jo Cabo Verdē tālāk, kas tur lielākā iespējamība, kas viņiem var nākt? Cabo Verdē pretī? Tā, viņi tagad ir otrajā vietā, tūlīt man jāatrod, ir Cabo Verde ar Argentīnu spēlēs. Tas viņiem ir, tas ir 4. jūlijas, 1:00 naktī spēlē, un Argentīnas nerunāšu, kas tur tālāk. Tā nevajadzētu būt. Voziņa pret Messi. Kas par duelu? Kas par duelu? Būtu vēl kāds pāris miljonus sekotāju. Jā, tieši tā. Instagramā. Bet Cabo Verde, pirms turnīra, es domāju, ka daudz jau bija ielikuši, viņi varbūt par 3. vietu cīnīsies grupā. Es pieņemu, ka Saudarābija, lai gan Saudarābija, bet tomēr Cabo Verde. Noteikti. Šajā grupā visu izveidoja tas, ka Urugvaja bija nekāda. Varbūt nekāda. Labi, pārspīlēja. Nē, bet īstenībā es domāju, ka paši ar spēlētāji tā teikt, jo viņiem tik tiešām tur sākās pirms šīs spēles milzu nesaskaņas ģērbtuvē par Bielsas taktikām, par to, ka viņi treniņos tur tik augstu intensitāti viens otru laužot, un to arī parādīja rezultāts. 2 punkti. Paldies, lidojam mājās. Un no šādas grupas, kur īstenībā Urugvajai pavisam noteikti bija jātiek ārā, no
no 4 komandām tev jāiekļūst 3 vismaz ar 3-4 punktiem, un to Urugvai neizdarīja. Lecam uzreiz uz Urugvajas spēles. Domāju, nav ko te liek. Mēs vēl pieskarsimies noteikti šajā spēlē. Bet Urugvajai tāda pirmie 2 mači turnīrā bija neizšķirta. Tad ar Saudārābiju 1-1. Tāda ar Cabo Verde 2-2. Un tagad pēdējā spēle un atstāt visu, lai izšķirtu visu ar Spāniju. Jau pirms spēles varēja just, ka droši vien varētu būt liels ziepes. Lai gan tā uzvara, kas beigās bija Spānijai, viņi jau tā smalki 1-0, un nemaz mēs jau redzēsim, tie vārti nemaz nebija tik eleganti varbūt savā būtībā. Jā, un arī, ja mēs runājam par Spāniju, tad es teiktu, ka spēka rangā man Spānija ir pazeminājusies. Tā kā es teikšu, var Pazeminājusies? Pazeminājusies, jā. Manuprāt, tieši tas, ko tu tikko teici, tādi vārti, un to jau es arī minēju pirms šī fināla turnīra. Man vienkārši tas pierādās. Spāņiem ir problēma šobrīd ar vārtu gūšanu. Ja negūst vārds pusargi, vai tas ir Lamīns Jamals, vai arī kā šajā epizodē tur Baena iesit golu, kur principā vārdsargs atved. Tur, kā patīk mums futbolā teikt, ir tāds žargonisms sūdiņš iekrita. Tā tiešām vārdsargi arī saka. Laimes gols. Jāsaka, tādā brīdī, bet arī beigās arī 1-0 uzvara. Aleks Baena gūst vārdu, cik zīmīgi, ka pret Urugvai, kurā kapteinis ir Federico Valverde, pret kuru viņam pat ir bijusi administratīvā tiesa par kaušanos pēc spēles. Tur jau ilgu laiku viņiem savstarpējs duels. It kā runā, ka viņi pēc spēles esot izkāpušies, vēl ka viņš spēlē VRL sastāvā. Bet, redzam, Baena gols. Urugvajas izlasē, milz neskaņas, pats kapteinis Valverde, Real Madrid futbolists, arī Real Madrid kapteinis tiek nomainīts otrajā puslaikā, milzu neskaņas, un viņš ir ļoti neapmierināts arī pēc šīs epizodes. Bet tas paliek Urugvajai. Urugvaja brauc mājās, un kārta izlase, kurai ir nesaskaņas. Spāņiem ir problēma tas, ka nav smailes uzbrucējs, kas, lai gan ir Mikls Ojarzabals, kuram ir zelta vārti Eiropas čempionātā, bet nesit viņi tik daudz tos gols. Okay, Spāņi iesit 4 vārtus mačā pret Saudārābiju, bet pret sīksto Urugvaju un pret Cabo Verde viņiem 0-0 un 1-0. Tā kā šajās 2 spēlēs var redzēt, ka ja Ojarzabalam spēle neaiziet, vai arī neaiziet, ja malam tur tie tālšāvieni ar griezto kāju kreisajā pusē, nav tāds smailes uzbrucēji, bet Spāņi ir uzvarējuši gan Eiropas čempionāts ar šo viltus devītnieku bez izteikts smailes uzbrucēju. Tieši to arī gribēju teikt, ka iepriekšējā turnīrā, ka mēs arī Eiropas čempionāta finālturnīrs, mēs jau visu turnīru laikā teicam Spānija, bet paņēma kausu pacēl beigās finālā Anglijā spēlēt. Un principā tas pats stāsts varētu būt arī šajā gadā. Jā, un ja viņi izskatīs, mēs noteikti teiksim, jā, redziet, vārti nenāk, jo tad nenāks vārti, bet ja uzvarēs, mēs teiksim, paskaties, viņi vārds atrod arī bez tā uzbrucēja, un tas tā arī būs, un tur īsti nekas nemainīsies. Viņi jaunu, kā saka, futbolu no jauna neizgudros, viņi spēlēs savu Spānijas futbolu, ja viņiem tās spēles saliksies, viņi kontrolēs bumbu, viņi meklēs iespējas, un ja viņiem tās spēles saliksies, viņi uzvarēs pasaules kausu. Tā, Spānijai no J grupas 2. vieta nāks. Tā, tagad ļaujiet man atrast arī to visu turnīru tabulu. Es saku, druscīgi. J grupa 2. vieta, tur ir Austrija vai Alžīrija. Jā, ļoti apspriests duels, kur mēs varam sagaidīt, iespējams, diezgan spilgti neizšķirt, ļoti iespējams, bet labi, paskatīsimies vēl par to druscītiem vēlāk. Labi, vēl pabeidzot arī par Urugvaju un tām nesaskaņām, tur teica, ka tur Biels tur ārdījies, un tur tie video arī klejo sociālajos tīklos, kā viņš tur nevar sagaidīt intervijas sākumu tā. Bija kaut kāds aizdoms par to jau pirms turnīra, ka tā varētu būt, vai tas viss uzpeldē turnīra laikā? Jā, viņš neizsauc lielāko Urugvajas zvaigzni, manuprāt, kāds jebkad ir bijis Luis Suaresu, kur principā varēja izsaukt šī brīža Urugvajas izlases sastāvā. Marcelo Bielsa ir, manuprāt, viņš ir treneris, kuram ir ļoti augsta līmeņa taktiskā izpratne par futbolu kā tādu. Viņš ir ļoti labs teorētiķis, viņš ir arī izcils treneris, es gribētu teikt, bet mūsdienās viņam ļoti sarežģīti strādāt ar šī tipa moderno futbola un vispār cilvēku, kādu viņi šobrīd 21. gadsimta aug. Nezinu, kā nosaukt Gen Z vai kā mēs viņus varam nosaukt, jo viņš ir ļoti agresīvs, treneris, ļoti bieži iet pāri līnijām, ļoti bieži ir personiski apvainojumi, viņam ļoti bieži ir nesaskaņas ar saviem spēlētājiem bijuši. Redzam, šeit arī ārdās uz žurnālisti, ka intervija vēl nesākās, viņam ar nesaskaņas ir komandā. Principā Marcelo Biels vienmēr ir bijis tāds augsta līmeņa taktiķis bet savās komandās viņam bieži vien ir bijušas situācijas, kur viņam ir beigas bijušas ar kaut kādām nesaskaņām, un viņa tā personība ir diezgan tāda aroganta, un tā bija kaut kur bumba ar laika degli, un viņa arī, jāsaka, pasaules kausā uzsprāga.
Nu, jā, skatoties viņa darba pieredzi, protams, pieredze ir milzīga. Tur vadot Argentīnu bija ilgs periods, Čīle bija no 7. līdz 11. gadam, un tad ir tādi 2 un 1 gada posmiņi. Tur Bilbao, Marseļa, Lazio, Lille, līdz Urugvaja tagad. Man tad jautājums, kas ir viņa lielākais sasniegums no trofejām? Viņam ir, Tur, man liekas, tur nekā, pagaidām tās braucam lejā, kamēr man atradīšu liekas, visu. klubu futbolā viņam nekas. Klubu futbolā viņam nav nekā. Jā, un arī izlašu futbolā, man liekas. Jā, Copa del Rey 2. vieta, Eiropas līgas 2. vieta. Nu, jā. Neviens, protams, Līdz championship, labi, līdz Jā. championship, bet arī tas ir 2. līmenis. Jā, Grozies kā neviens, gribi. protams, nenoliedz, ka viņš ir augsts līmeņa speciālists, bet ir kaut kāds iemesls, kāpēc viņš ir ar šīm te izlasēm, jo viņš arī Argentīnas izlases ir vadījis, un arī ir kaut kāds iemesls, kāpēc tas kaut kur apstājas. Un varbūt šī tā asums, arogance pret šo ir tik ļoti augsta, ka netiek galā viņš ar tiem spēlētājiem. Jo ļoti svarīgi ir izlašu kontekstā, tas ir, manuprāt, viens no svarīgākajiem faktoriem - managements, ko dara, manuprāt, izcili tāds Didier Deschamps, kuram ir praktiski vienmēr bijusi izcils nomets, vai, piemēram, jāsaka, Garetam Southgateam tas bija ļoti labi, jo par Southgate vienmēr spēlētāji izsakās augsti un labi. Tu pieminēji Anglijā, ātri palicot drusku notikumos priekšu. Mēs šogad varam sagaidīt to, ka ir tituls komandai, kuriem ir ārzemnieks treneris. Brazīlija, es neteikšu, ka Anglija ir tā, kas ir tuvāk. Es teiktu, man liekas, Brazīlija. Man Ancelotti patīk, saka, es viņu ar cigāru redzu vienmēr turnīru beigās. Tāpēc es ticu arī viņa komandai, bet Brazīlija, ir, ja? Es drīzāk teiktu, ka tuvāk ir Brazīlija nekā Anglija. No tāda spēka ranga, bet neaizmirstam, ka arī Portugālē ir ārzemnieks. Tā kā Portugāla arī vēl var ieskrieties. Jo... Es Martinesam nekad neesmu ticējis. Lai kur arī viņš būtu strādājis iepriekš. Viņš zelta paudzi iznīcināja Beļģijā, tā varētu teikt. Un tagad arī jāsaka, ka var tāds pats sloks būt Portugālē. Bet šīs ir tās 3 galvenās izlases, kurām ir tas ārzemnieks. Jāapstāsta, kas tur vēl palicis no tām izlasēm, kam ir ārzemnieki. Šie ir galvenie kandidāti. Jā, šie ir noteikti galvenie kandidāti, bet vai tas sloks var krist? Es teikšu tā, nācija, kur ir jāuzvar šajā pasaules kausā, lai kļūtu par pasaules kausa ieguvēju, ir Francija. Team to beat, kā angliski saka. Ja tu uzvarēsi Franciju, tu esi galvenā favorīta. Iespējams, tu uzvarēsi viņu finālā, vai iespējams, tu viņu uzvarēsi pa ceļam, bet team to beat ir Francija. Labi, tātad šī grupa mēs liekam malā, tad viss mums šajā gadījumā ir skaidrs. Spānija, Cabo Verde, pirmās 2 vietas, Urugvaja, Saudārābija. Paldies par dalību turnīrā, lai jums izdodas nākamajos. Tieši tā. Labi, tālāk mēs ķeramies klāt pie nākamās grupas. Un duelis, kas bija Ēģipte un Irāna. 1-1. Vārtu gūma pirmajās 14 minūtēs abām komandām tālāk. Sīvu cīkstēšanās, bet turnīrs noslēdzies ar grupu turnīrs noslēdzies ar šādu rezultātu. Ēģiptei tāda 5 punkti, Irānai ir 3 punkti ar 3 neizšķirtiem, vēl viena 3 neizšķirta komanda, 3 vārti gūti, attiecīgi 3 zaudēti. Irānai turnīra gaitā bija tātad 2-2 ar Jaunzēlandi, 0-0 ar Beļģiju un 1-1 ar Ēģipti tagad. Ja man iedod komandas, un man ir jānosāc, kur ir kura un kur ir spēcīgākas, jebkurā gadījumā vienmēr liek uz Ēģipti. Bet es biju gaidījis, ka šeit Ēģiptei tomēr izdosies arī izcīnīt vēl vienu panākumu, un līdz ar to, kā beigās izrādās, viņi arī varējuši izcīnīt pirmo vietu grupā, viņi to neizdarīja. Jā, un Ēģipte vēl varēja arī zaudēt. Irāna iesita golu 93. minūtē, kur bija offsides ar puspēdu. Un Ēģiptes treneris uzreiz jau pēc ielaistiem vārtiem sāk rādīt, ka ir offsides, un beigās tāds tik tiešām arī bija. Man par Irānu šobrīd lielāks jautājums, jo tas, ka Irāna... Es nekad Irāna nebija vispār futbola kartē līdz iekšā, ja tā pavisam godīgi. Man kaut kā vienmēr paslīdējuši bija garām. Es Ēģiptu, skaidrs, Ēģipte ir Ēģipte. Reāli arī Irāna, tur Irāka, lai gan mēs redzam šīs izlases no šīm konfederācijām pasaules kausos, mēs par viņām 4 gadiem aizmirstam. Skaidrs, mēs ieraugam tur tos spēlētājus, Taremi, protams, Taremi zināmākais spēlētājs, un viņš arī aprunāts šī kara konflikta sakarā, bet man par Irānu lielāks jautājums no tāda politiskā viedokļa. Labi, Irāna vēl nav, cik saprotu, pilnībā kvalificējušies, bet viņiem ir labas izejas pozīcijas, pareizi? Jā, viņi principā ir pirmie aiz līnijas šobrīd, no tām komandām, kas ir kvalificējušās. Senegālē skatās
ka viņi ir iekšā ar 3 punktiem, tad Irāna ir. Jo viņiem ir neitrāla bilance, ir savukārt Horvāti, kas pagaidām gan, ja viņu tur situācija var mainīties, bet Dienvidkoreja, piemēram, ir mīnus, un tad Alžīrijai tur ir mīnus. Mans lielākais jautājums šobrīd ir par to, vai Irāna var satikties pret ASV. Vai tajā zarā var? Un dāmas un kungi, ja mēs jautājam, kāpēc, vai var vai nevar, ir ļoti sarežģīti. Tikai ar papildu ierīcēm var izprast šos zarus, šīs varbūtības. Šis formāts nav izcils priekš tā, lai skatītos, kas var būt, ja uzvar. Jo tur tik daudz ir sanāk, lai viņi būtu ar ASV zarā. Tas nozīmē, ka viņiem ir jātiekās ar Beļģiju pirmajā kārtā izslēgšanas spēlēt. Ar Beļģiju ir A, E, H, I un J grupa 3. vietu īpaši. Tad tu sāc, kas bija tajās grupās, tad tu sāc meklēt, vai ne? Katrā gadījumā mēs varbūt tās pat būtu interesanti no politiskā viedokļa redzēt šo maču ASV pret Irānu. I grupa var būt, jā. Viņi ir 3. vieta. Viņi var būt, ja viņi vinēs Beļģiju un ASV vinēs Take me to Amerikā. Yes. jā. Starp citu, visu cieņu iedosim, tiešām visu cieņu. Viņi lido spēles dienā uz turieni un lido spēles dienā atpakaļ. Visas čekini, viss šis. Tas ir tā, kā šodien Jurgotsenko futbola skola Alberts aizbrauc uz Rēzekni. 3 stundas sēdēs tagad autobusā, nospēlēs spēli pret Rēzekni Latvijas 1. līgā un brauks atpakaļ. Tas ir pilnīgi tas pats. Tu brauc uz lidostu ar autobusu, iesēdies lidmašīnā, labi, viņiem tur lidojums gan jau 1,5 stundu no Meksikas ir. Bet tev jāaiziet drošības kontrols. Tev jāaiziet drošības kontrols. Tas pat vēl sarežģītāk nekā uz Rēzekni. Ja tur aiziet kā busā un brauc. Tu tā kā amatieris, reāli. Tu tā kā amatieris. Un visu cieņu, ka viņiem šajā turnīrā vēl ir viena nav zaudējums un viņi cīnās par playoffiem. Jā, tā kā sagaidīs, kas notiks tālāk, bet jā, varbūtība, ka ir ASV un Irānas duels, ir pietiekami augsts. Skaidrs, ka Beļģija būs jebkurā gadījumā favorīta, lai ar kur 3. vieta. Neteiksim, jebkur 3. vieta, bet ienāk, teiksim, šī komanda. Nē, būs Beļģija favorīti. Es nezinu, man, piemēram, Beļģija tāda, kas pret Irānu jā, laikam, bet teorijā vienkārši Beļģija man nav tā, ka pārliecināta šausmīgi. Man arī nevarētu teikt, ka Jaunzēlandes spēlē ir jāiedod kaut kādam papildus grūdienam, bet es gribētu teikt, ka tām lielajām izlasēm, es gribētu Beļģiju tur likt uz playoffos, ka tām lielajām izlasēm tajos mačos, kur būs playoffi, viņi var nospēlēt neizšķirti, bet playoff mačos viņiem ir jātiek tālāk. Un svarīgs arī faktors šeit ieslēdzās Trossārs. Trossārs mačā gūst 2 vārtus pareizi, ja? Man šķiet, Trossāram 2 vārti. Un varētu teikt, ka īstenībā vecā brigāde gūst vārds, jo Lukaku iesit, De Bruyne iesit, Trossāram 2 vārti. Un, principā, vecā Beļģija, Roberto Martinesa Beļģija sit vārds un jaunie vēl klusē bišķiņi. Nevar Irāna būt ar Beļģiju. Nevar, jā. Nevar, kāda ir šienā grupā jā, spēlē. Es viņus arī Es tā sāku domāt. Ko tu tur muldi, zini, nekāds vēl tur sanāk. Te nepareiz viss izstāstīt. Redziet, dāmas un kungi. Es goda vārds tik daudz skaties šajās tabulās un tā patās. Tas ir grūtāk nekā, kad meita rēķina šo te skolā mājasdarbu, un tu jau sāc prasīt ChatGPT, jo tu jau vairs neatceries. Es esmu aizmirst. Tā, pagaidi. Stop, tad mēs atgriežamies. Irāna. G grupa tā ir. Pareizi. Ir taču tā G grupa. Jā, ir Irāna, ir G grupā. G grupas 3. vieta var būt ar Šveici. Starp citu, leģīti iespēja. Šveica ir laba komanda, bet tik un tā. Jā. Kas mums tur vēl G grupa? Viņi tikai tur var sanākt. Pēc tās tabulas, ko es esmu atvērs vaļā, G grupa ir tikai pret Šveici. Tad reku, ja viņi tur ielien iekšā, tad viņi brauc turien. Okay, tad jau kurš to ir izdomājis vispār? Nē, manuprāt, tas no jebkāda viedokļa, un arī mēs varam parunāt nedaudz par to, gan jau pieskarsimies arī par to pēdējo kārtu, par šīs nakts spēles, starp varbūt jau ko klausāties, šī spēle būs aizvērtēs Alžīrija, Austrija, 82. gada pasaules kausa, toreiz Austrija spēlē pret Vāciju, šis lielais skandāls, manuprāt, Anatolijas Krepans jau iepriekšējā epizodē daudz par to izrunāja. Mēs pirms turnīra epizodē arī par to runājām. Tāpēc šīs pēdējās kārtas, ja ir šāds te formāts, FIFA nav līdz galam kaut ko izdomājuši. Tas ir pusceļš, lai palielinātu vēl vairāk komandas, manuprāt, bet līdz tam mēs vēl nonāksim. Labi, Beļģijas situācija, viņi gaidīs pretī kādu 3. vietu. Beļģijas spēka rangā, kur tev atrodas? Vienkārši, tieši tik vienkārši. Kur tev Beļģija ir spēka rangā? Manuprāt, ka viņi nav nokrituši, ne uzkāpuši. Beļģijai katru turnīru mēs jau tā kā novecojis vīrs ar bārdu esam, kurš saka, šajā
Šajā pasaules kausā uzmeties no Beļģijas. Tajā nākamajā gadā pasaules kausā uzmeties no Beļģijas. Tad tu sāksi, Beļģija varbūt varētu. Un atkal, varbūt, ja saliksies, varbūt varētu. Beļģi, tas nebūs pārsteigums, ja Beļģi aizies tur līdz ceturtdaļfinālam, pusfinālam, uzvarēs kādu lielo nāciju. Bet tajā pašā laikā atceroties arī pēdējos turnīrus, tas nebūs pārsteigums, ja Beļģiem pirmajā play-off kārtā nāk sarežģīta izstāšanās pēcspēles sitiena sērijā. Čempionu kalibra sastāvs tas nav, bet labs, solīts sastāvs. Kad vēl paskaties, kas tur sit vārds iekšā, vai ne, tur Sārs, De Bruyne un Es saku, vecā paudze. Vecā paudze atnāca uzspēlēt, un kaut kur izspēlēja pirmo vietu grupā. Paturiet manu āliņu, es tomēr izdarīšu. Es aizies ātri uzsīdījis, viss būs labi, nomierinies. Tālāk, labi, Beļģija tur arī iesoļotā tad tālāk, un Beļģija tad jāgaida 3. vieta ir pretī. Kamēr, es jau gaidīju kaut kādā brīdī, ka es tur sačakarēšu to tālu. Pagaidām tiekam cauri. Pagaidām mēs vismaz atrisinājām tās kļūdas, kas ir bijušas. Labi, tagad mums ir jāpieķerās burvīgai tēmai, kas latviešiem vienmēr sirdī tuva, tā ir matemātika, ja es pareizi atceros mūsu secību. Jā, varbūtības, vēram vaļā mūsu grafiku, ko es aizņēmos no dažiem mūsu kolēģiem. Te ir pa grupām, un te ir aprēķināts varbūtības, kam ir jānotiek, lai varētu iekļūt tālāk. Nevis kam jānotiek, bet kādas ir iespējas. Irāna faktiski ir iekšā 92%. Tas ir piedāvāts Dienvidkoreja. Ļoti iespējams, ka izlido ārā no šīs ballītes. Dienvidkoreja vienkārši -1 gūtajos zaudētajos vārtos. Sanāk, bet arī ļoti interesanti. Alžīrijai ir obligāti vajadzīgs, ka Alžīrijai 58% ir iedot, bet viņiem jebkurā gadījumā punktus vajag, lai viņi tiktu iekšā, tāpēc, ka viņiem ir -2. Ja Korejai ir -1,44%. Viņi ir zem Dienvidkorejas. Tad te ir iespējams arī kaut kādas prognozes liktas iekšā manā skatījumā, jo Alžīrijai ir 3 punkti un -2. Dienvidkorejai -1 un 3 punkti. Bet vienīgais, ka te nesanāk tā, ka Horvāti šobrīd atrodas L grupā 3. vietā un L grupā... Nē, viņiem ir 3 punkti, -1, un Horvātijai ir faktiski labāka situācija kā Dienvidkoreja. Viņi jau ir priekšā viņiem, tāpēc, ka, ja viņi, lai gan ja viņi zaudē, tad jau... Nē, Horvātija ir virs Alžīrijas, jo Horvāti tāpatām, ja viņi uzvarējuši ir Panamu, līdz ar to Horvātiem jau ir 3 punkti. Horvātiem vienīgā problēma varētu būt, ja viņi zaudē ar lielu vārtu starpību Ganai. Bet, redzi, mēs skatāmies tajās tabulās, pētam, spēles laikā būs interesanti šo vērot. Laikam šobrīd lielākais jautājums ir par Kongo, par Alžīriju, Austriju, par pārējām grupām, par Dienvidkoreju. Skaidrs, ka šajās spēlēs lielākie jautājumi būs arī spēļu laikā par vārtu starpībām, jo tas tur daudz ko mainīs. Jo, ja grupā tu savstarpējo spēli skaties kā head-to-head, jeb savstarpējās spēles iznākumu, tad šajā 8 vietu topā no 12 3. vietu ieguvējām svarīgākais būs vārtu starpība. Protams, sākumā iegūtie punkti, pēc tam jau vārtu starpība. Skaidrs, ka šobrīd tev ir jābūt 3 punktiem, tie, kam 4 ir tikuši tālāk, tev ir jābūt 3 punktiem, lai tu iekļūtu tālāk. Tāpēc liekam uzreiz nākamo grafiku, kur mums ir šī brīža trešās. Man patīk šī daļa. Uzbekistānai 1 vēl ir iedots. There's still a chance. Tas kā, ka Skotija ir vēl 1%. Ir iespēja. Kaut ko var izschēmot, bet, zin kā saka, arī Dinamo pēdiņās ziedu laikos. Skotiem ir jau kā tev šķiet avio biļets ir Skotijas? Es domāju, ka obligāti. Taču pa lēto, es mēs varam pagūt nopirkt. Beidz, kāda vēl varianti. Skotijai ir -3 un 3 punkti. Viņiem ir tā pirmā spēles uzvara pret Haiti 1-0, un tas arī viss redz. Tev bija jāuzvar tās komandas ar lielajiem rezultātiem, tad varētu kaut ko cerēt. Ar vienu uzvaru izbraukt cauri. Labi, ejam uz to nākamo grafiku. Kur ir 12 komandas. Jau bultiņu uz augšu tām komandām, kas ir faktiski nodrošinājušas jau dalību top 8, 3. vietu konkurencē, un tad ir pārējās komandas. Tāpēc saka, kur Alžīri ir tur lejā, viņiem 2-4, bet arī tajā pašā laikā neizšķirts, un viņi ir stabili iekšā. Principā šeit interesantā situācija ar Kongo, jo Kongo ir 1 punkts, un Kongo nākamā spēle ir pret Uzbekistānu, un viņi uzvarot Viņi ir stabili iekšā. Viņi iegūst 4 punktus. Tātad Kongo ir nepieciešama uzvara, un viņi iegūst 4 punktus. Kas uzreiz daudz situāciju pamainīs. Tā kā perfekti priekš šīs tabulas būs Uzbekistānas un Kongo neizšķirts. Tas būs izcili priekš visām komandām, kas tur cīnās.
kas tur tūmā atrodas. Jā. Bet skatoties uz tabulu, šobrīd mēs to scenārijas galvā visticamāk nevaram salikt. Es tikai visiem ieteiktu The Athletic. Ja? Jā. Visi, kas grib tiešraidē skatīties un vērot un saprast, kas notiekās, The Athletic ir aplikācija, ja nemaldos. Tur ir aplikācija, mājaslapa, tur viņiem arī diezgan labi. Varat iet cauri, kāda ir situācija, kas ir nepieciešams. Un, un tur laivā var redzēt. Jo mums komentētājiem, kolēģiem būs arī diezgan liels izaicinājums spēles laikā tam visam izsekot līdzi. Jā, bet šeit Horvātiem arī sanāk, tehniski, ja mēs tā skatāmies, kā labi Anglija spēlēs ar Panamu, Anglija uzvar Panamu, tur tam vienkārši ir jānotiek. Piekrīt. Tam ir jānotiek. Gana Horvātija. Horvātija apspēlēt to valsti, kuru kraklā to es ieradies šodien, arī nav nekas neiespējams. Vai ka viņi zaudē? Ka Horvāti vinē Gana. Nē, ka viņi vajadzētu būt, jā. Ka viņi vinē, jā. Un tad tas nozīmē to, ko es teicu, jā, ka no šīs te grupas trešā vieta būs ar 4 punktiem. Piemēram, Horvāti aiziet tālāk, mums šajā tabulā parādīsies Gana. Kas jau ir garantējis ar 4 punktiem. Kuriem ir 4? Jā, viņiem tad ienāk ar 4. Un līdz ar to tās komandas, kam ir 3 punkti, paliek ar vien mazāk. Tad mēs virs Senegāls mēs ieliksim, piemēram, mēs virs Senegāls ieliekam Ganu, kuriem ir 4 punkti. Līdz ar to atkal tiem, kam ir 3, paliek nevis 4 izlases šādas, bet 3 izlases. Un tas jau uzreiz ir daudz sarežģītāk. Tāpēc mēs ejam tālāk, skatāmies, kas mums šodien vispār futbola spēlēs. Šajā vakarā mums ir... Tas viss ļoti interesanti izveidojies tā, ka sākot ar pusnakti sāksies spēles, un pirmā cīņa, tā, ko mēs arī pieminējām, Horvātija, Gana, Panama, Anglija. Paralēli teorijā Anglija skaidrs, ka favorīti izteikti par Panamu, Horvātija, Gana. Horvātiem vajag vairāk nekā Gana. Gana stabili nodrošinājis ir vietu, bet te atkal mēs varam sākt skatīties uz iespējamām situācijām, ko pretējiem viens. Tas ir vāks. Ja tagad šobrīd sanāk, tā ir, palīdz man ātri L grupa. L grupa. L otrā vieta tiksies ar kā otro vietu. Tad tas aiziet Spānijas zarā, teorētiski tālāk, jo Spānija ir otro jāspēlē. Un trešā vieta sanāk, ka tur būtu, sanāk. Otrā pusē viņi būtu tur, kur Meksikas zars sanāk. Bet tad būtu pirmo L vietās. Manuprāt, šajā spēlē svarīgākais tas, ka Horvātiem vajag vairāk. Savukārt, Gana spēlēs uz mieru. Man nebūtu pārsteigums, ja šādā spēlē mēs redzētu neizšķirtu. Jo neizšķirt gadījumā Gana saglabātu savu labo statistiku. Bez zaudējumiem turnīrs Horvātiem ir izslēgšanas spēles, bez jebkādas reiķināšanas, jo mēs ļoti bieži esam redzējuši Horvātus izslēgšanas spēlēs un aiziet tālu līdz pat finālam. Bet tajā pašā laikā Horvātiem tās spēles ļoti bieži ir bijušas tādas smagnējas, iet cauri traki scenāriji, kaut vai atceroties pēdējo pasaules kausu pret Brazīliju un pret arī citām varbūt nācijām, kuras viņiem vajadzētu uzvarēt. Tāpēc, varētu teikt, viens no manām mīļākajām 2 izlasēm tiekās savā starpā. Es gan esmu atnācis Ganas kraklā, bet arī, protams, Horvātiem kaut kā jau pēdējos laikos sanāk pasakot. Tāpēc es domāju, šeit pat liela iespēja, ka mēs redzētu neizšķirt. Labi, tālāk 2:30 mums ir Kolumbija, Portugāle un Kongo, Uzbekistāna. Kongo, Uzbekistāna tu jau pieminēji, tur Kongo apspēlē Uzbekistānu un viss notiek. Šobrīd vienīgi tā nianse vēl no Uzbekistānai, tas 1%. Tas ir pie nosīm, viņiem šobrīd ir -7 pēc 2 spēlēm. -7 viņiem ir 1-3 pret Kolumbiju. Jā, tur 7-0 pret Kongo, lai izdodas. Tas būtu ļoti interesanti, bet... Skaidrs, ka tas 1% diezgan vai izdosies. Kongo izcīņa panāku, viņi iebrauc nākamajā kārtā, un tad Kolumbija, Portugāla. Manuprāt, arī ļoti labs mačs. Tomēr Portugālē jācīnās par pirmo vietu grupā. Kolumbijai pietiek ar neizšķirt, lai viņi izcīnītu pirmo vietu grupā. Turpināsies šis stāsts par Cristiano Ronaldo, kurš, manuprāt, šobrīd izskatās labā noskaņojumā formā, jau viņš ir tādā, kādā mēs esam pieraduši redzēt. Jā, bet viņš ir tādā labā noskaņojumā, viņš savus vārdus ir guvis, viņš ir pirmais spēlētājs, kas iesit uz 6 pasaules kausos. Tāpēc, manuprāt, arī būs interesanti paskatīties. Tagad pirmajā spēlē viņam neaizgāja, tad iepriekšējā spēlē visi runāja par to Ronaldo. Tagad paskatīsimies pret tiešām augsta līmeņa pretinieku, kā izskatīsies Portugāles izlase un kur mēs viņus pēc grupu turnīru varēsim ielikt tajā spēka rangā. Jautājums vēl starp citu, ir... Skatāmies, kā nospēlē Portugāla, Kolumbija. Teorētiski Kongo sanāk, ka...
Kongo teorētiski var tikt garām arī Portugāli. Viņam nospēlē neizšķirt 1-1. Vienīgā dienas tāda, ka 6 vārtu starpības ap Kongo un Portugāli. Tas nozīmē, ja Portugāli zaudē Kongos ar lielu rezultātu, tas var notikt, bet varbūtība, ka tā notiks, ir diezgan neliela. Tad tur viss sagrieztos. Ja Portugāļi iet kā trešajā dārā, tad tas vispār tā tur ballīti iegriezīsies diezgan pamatīgi. Un beidzot mums ir arī 5 no rīta spēles Alžīrija, Austrija un Jordānija ar Argentīnu. Šie ir tie 2 dueļi. Argentīnai atgādināšu situāciju grupā 2 spēles, 2 uzvaras, 5 iegūt vārtu, nav pagaidām zaudējuši nevienas vārtus. Austrija, Alžīrija abām pat 3 punktiem. Mēs redzējām iepriekš to 3. vietu tabulu. Alžīrijai, viņiem zaudēt viņi nedrīkst, jebkurā gadījumā. Viņiem ir -2. Punktu viņai vajag. Tevī tā nianses, ka es saprotu, 2. vieta spēlēs ar Spāniju šajā grupā. Neizšķirs, laikam, ir Alžīrijai vislabākais variants. Zaudēt Alžīriju nedrīkst. Visticamāk, beigās Austrijai jau, un ko viņi var iet pēc stabils 2. vietas. Jā, tur daudz runāja par šo izlašu dalību, par šo maču, par ripināšanu potenciālu. Redzēsim, kā būs, jo es domāju, Austrija, kaut gan Austrijai arī der tas nešķirts. Vai vēsture tiešām atkārtosies, vai atkal mēs redzēsim 15 pirmajās minūtēs 2 gūtus vārdus katrai komandai, un pēc tam mēs redzēsim bumbu ripināšanu. Mūsdienu futbolā mēs gan varētu teikt, ka iespējams, mēs, ja redzētu tādu atklātu šādu spēli, mēs varētu redzēt arī kaut kādas sankcijas. Jāpērt jau ir noteikumi un reglaments varbūt par atklātu šāda, nevar būt tāds sarunāt spēļu, bet tāds ētikas spēļu kodeks kaut kādu pārkāpšanu, tad mēs varētu redzēt arī kaut kādas sankcijas. Es jau ļoti ceru, ka tur būs tiešām futbols un beigās, piemēram, Austrija vai Alžīrija uzvarēs, un tad viss tiks izšķirts futbola laukumā. Bet, ir arī iespēja, ka protams, Alžīra zaudē un beigās nebrauc tālāk. Bet pārāk skaisti abiem izskatās tas nešķirts. Nē, tas ir ļoti skaisti nešķirts. Es domāju, ka... Ja man kāds prasīja, kā noslēgsies, starp citu, ātri jāiem. 1-1 vai 0-0? 1-1, tur varētu precīzi rezultātu minēt, bet šobrīd vienkārši jāpastāst, ko vispār bookmakeri par šo spēli saka, jo, ja tur ir neizšķirts labākais, zemāko koeficientu, tad jau droši vien vispār tur ir... Šobrīd zemākais koeficients ir neizšķirts. Tur jau tā lieta. Piemēram, Alžīrijas uzvar ir 4,2, Austrijas ir 3 un 2,12 ir neizšķirts. Tur redz, tas pasaka priekšā par to, kas tur īsti ir vai kas tur nav. Jā, tad arī no Spānijas duels var sanākt 4. vakarā 2. vietas īpašniekam, kā tas atrisināsies. Redzēsim, tad Argentīna, Jordānija, tad te arī mēs redzam Argentīnu visu sastāvu. Varētu tā būt, jo viņiem jau ir 1. vieta nodrošināta. Jā, tas ir jautājums. Man par Argentīnu lielākais jautājums ir par viņu zaru, jo ir jau tur izlikts, kas ir viņu potenciālais zars. Viņi jau zina pretinieku, viņam Cabo Verde būs pretī. To viņi jau zina pirms šīs spēles. Pēc tam jau arī tur nākt. Principā viņi, ja Portugāla uzvar un Portugāla iet tālāk, viņi var satikties ar Portugālu ceturtdaļfinālā, bet tur potenciāli var arī būt Horvātija un vēl cits izlases. Tā kā Argentīnai principā līdz ceturtdaļfinālām un pat varbūt līdz pusfinālām var būt tiešām ļoti, ļoti, ļoti padevīgs zars. Bet Argentīnas izlases tāpatām pagaidām vismaz mani nepārliecina. Pārliecina Messi, kurš vēl ar vienu ir ģeniāls, kurš ir augsta līmeņa izcils futbolists, bet pati Argentīnas izlase arī sevišķi pret Austriju tomēr nepārliecina. Tātad, izslēgšanas spēja pāri, kurus mēs jau zinām, iziesim cauri vēl pašā noslēgumā. Tad Dienvidāfrika, Kanāda būs svētdienas vakara izslēgšanas spēja sākums 22:00. Tas būs pirmais mačs, pēc tam mums ir pirmdienas vakars 8:00 Brazīlija, Japāna un pēc tam Vācija, Paragvaja. Otrdienā Nīderlanda, Maroka, Kodivāra, Norvēģija. Otrdienas naktī 4:00 ir Nīderlanda, Maroka. Kodivāra vakarā, otrdienā, 8:00 vakarā ar Norvēģiju spēlēs. Tālāk, trešdien Francija, Zviedrija ir zināms pāris. Trešdienas vēlā spēle 23:00 būs Beļģija, kur mēs gaidām, kas tur pretiniekos tur vēl nav noformējies pāris. Ceturtdienai pāris zināms ASV un Bosnija-Hercegovina. Es jūku jau ar laikiem. Tas ir naktī uz ceturtdienu. 3:00 naktī. Amerikāņi, protams, spēlē savā ārtajā laikā. Un piekdienā mums, starp citu, arī un naktī uz sestdienu ir zinām jau pāri. Piekdienas vakars Austrālija, Ēģipte. Starp citu, ļoti interesanti. Ēģiptei arī viss iespējas. Un Argentīna, Cabo Verde, tas mums ir tās
diezgan garš posms tagad vēl ar izslēgšanas spēļu kārtu. Un 4. jūlijā vakarā jau būs pirmais astotdaļu fināls Houstonas stadionā. Tālūk. Izgājām cauri nopietnām spēlēm, nopietniem rezultātiem. Nākamais podkāsts mums būs otrdien, 30. jūnijā. Paskatīsimies, kas tur notiek pirmajā playoff kārtā. Un tad pēc tam jau, kad iesāksies izslēgšanas spēļu nākamā kārta, astotdaļu fināls, tad mēs vēlreiz tiekamies un izrunāsim, kas tur notiek, ko mēs varam sagaidīt un kādas tās pirmās atsauksmes ir. Labi, Jāni, paldies par informāciju, paldies par atskatu spēlēm, lai izdodas veiksmīgs arī turnīra turpinājums, lai spēles neaizkavējas, lai viss iet pēc pulksteņa tālāk. Jo tagad jau patiesībā viens turnīra posms ir galā, bet īstenībā izslēgšanas spēles tagad mēs tās sīvākās cīņas vēl tikai sāksies. Jā, un arī padavīgākos laikos 72 spēles šonakt būs noslēgšās. Tad grupu turnīrā 72 spēles būs palikušas 32 spēles izslēgšanas mačos no visām 104 spēlēm pasaules kausā. Un, priecē tas, ka būs labos laikos, bet jo tuvāk nāks fināls, jo mēs bijām pieraduši tur 4 spēles dienā. Tagad, principā, mums sāksies arvien mazāk. Un tas futbols būs jābauda tik, cik būs. Tieši tā, baudam futbolu, gaidām nākamo epizodu, gaidām nākamās spēles, un tad jau tiekās citreiz. Čau, čau! Atā!